Sveicināti! Es esmu Ramona, un šis ir mācību video par to, kā uztaisīt pašam savu riņķi. Tātad es esmu izdomājusi, ka es gribu uztaisīt kaut ko starp pieaugušam cilvēkam domātu riņķi un starp bērnam domātu riņķi. Un es esmu izmērījusi, ka šis riņķis ir 2,97 m, mērot apkārtmēru, un šis ir 2,47 cm. Līdz ar to es esmu izdomājis, ka manam riņķim ir jābūt 2,72 cm apkārtmēram. Kāpēc es tā visu laiku norādu? Tāpēc, ka parasti riņķu lielumu nemēra apkārtmēros, bet diametrā. Tad par cik mums ir jāzina, cik garu nogriezt cauruli, tad, protams, ka mēs mēram apkārtmēru. Un rezultātā mums ir jāiznāk kaut kam šādam. Šo riņķi es uztaisīju jau vakardien, bet par cik, ja kuram riņķotājam minimums ir 2 riņķi, vienādā izmērā, tad es gribu uztaisīt vēl vienu. Mēs sākam ar to, ka paņemam šādu te būvniecības preču veikalos nopērkamu caurulu ūdensvadam, apkurei. Šī konkrētā ir 20 mm diametrā. Un nomēram viņu. Nomēram mums vajadzīgo garumu. Un mēram mēs viņu tā, ka mēs liekam mērlenci pie caurules tā kā ārmalas. Un visu laiku skatāmies, lai viņa būtu daudz maz taisnīga. Tātad šādi, šādi un tā tālāk. Es to jau esmu izdarījusi. Atzīmēs uz caurules es jums ieteiktu veikt ar zīmuli. Tāpēc kā flomasters var, piemēram, noiet nost. Ir 2 varianti, kā jūs varat nogriezt cauruli. Vai nu jūs izmantojat speciālu cauruļu griezēju, bet ja jums tāpat kā man viņa nav, tad jūs viņu vienkārši ņemat un nozāģējat. Un pirms jūs to darāt, jums vajag šo te cauruli censties vairāk vai mazāk iztaisnot, jo savādāk šī te saliektā daļa, viņa traucēs jums nozāģēt cauruli. Protams, ja jūs to nedarat kaut kādā, es nezinu, dārbnīcā, pie elektriskajiem zāģiem un tā tālāk tā joprojām, tad tur ir citi nosacījumi. Ja jūs esat tādā pašā situācijā kā es, un taisat otru riņķi, es jums ieteiktu šo te cauruli nenozāģēt precīzi, kā esat nomērījis, bet atstāt nelielu rezervīti. Jo gadās visādi jūs varat būt pieļaujas kļūdu mērījumos, mērlente var būt, teiksim, bijusi sašķiebusies kaut kā šitā, vai nu kaut kas, varbūt jums ir bijusi viņa nozāģēta nevis taisni, bet leņķī, un tās visas ir lietas, kas ietekmē, teiksim, nogrieztās caurules garumu, viņu savienojot. No otras caurules jūs taisat savienojošo elementu. Es viņu jau esmu nozāģējusi, un es esmu viņam atzīmējusi viduslīniju. Kā jau es minēju, atzīmēs būtu vēlams veikt ar zīmuli, īpaši šajā gadījumā, tāpēc, ka mums tā viduslīnija būs svarīga. Es esmu viņam, nezinu, vai jūs redzat, vienā malā nogriezusi kanti, lai viņu būtu vieglāk iedabūt otrā caurulē. Šeit ir nenogriezta, nezinu, vai jūs redzat. Un es tagad to pašu izdarīšu arī otrā stānā. To jūs darat vai nu ar nazīti, bet ja jums ir iespēja, es ieteiktu izmantot kaltu, jo ar kaltu noteikti būtu daudzreiz ērtāk. Par šo te gabaliņu runājot, jūs viņu, protams, varat taisīt mazāku, teiksim, centimetrus uz vienu pusi un centimetrus uz otru pusi. Man viņš ir 6 centimetri garš. Bet es neieteiktu to darīt, tāpēc, ka tad var
rasties tāda situācija, ka, piemēram, riņķi griežot, viņam kaut kur atsitoties pret kaut kādu stūri vai pret sienu, viņš var atlikt vaļā. Tāpēc man liekas drošāk ņemt šādu te gabalu. Viņš nav arī īpaši smags, tātad jums nav jābaidās no tā, ka šī te gabaliņa ielikšana caurulē varētu izmainīt riņķa balansu, kas traucē griezt riņķi. Ja jūs arī taisat otru riņķi tāpat kā es, tad pirms savienošanas es jums ieteiktu paņemt jau gatavo riņķi, salikt šo te kopā un pamērīt, vai viņi ir vienādi. Manējais ir nedaudz pār lielu, kas ir normāli, ņemot vērā, ka es nozāģēju šo cauruli ar rezervi. Tagad es viņu pamazām griezīšu nost un visu laiku, ik pa laikam pamērīšu. Un darīšu to tik ilgi, līdz viņi būs vienādā izmērā. Es esmu nogriezusi cauruli tādu, ka mani riņķi ir vienādi. Un tagad mēs ņemam verdošu ūdeni un iemēcam viņā vienu caurules galu. Un kādu laiku paturam, minūtes, 2, 3. Ja jūs viņu būsiet pārāk neilgi noturējuši, jūs to jutīsiet, jo jums būs problēma iedabūt iekšā šo te gabaliņu. Pārāk ilgi noturēt es arī neieteiktu, jo tad sāk bojāties plasmasa. Tad, kad jūs esat izmēcējis cauruli, jūs ievietojat iekšā šo te gabaliņu līdz vidus atzīmei. Un kā jūs redzat, viņš iet iekšā diezgan viegli. Tagad kādu brīdi pagaidam, kamēr viņš sacietē, jeb atdzied. Un to pašu daram ar otru galu. Un tad, kad esam viņu izmēcējuši, liekam kopā. Un sabīdam abus galus kopā. Ja jums salaiduma vieta nav pilnīgi precīza, tas nekas. Tālākajā darba procesā tas tiks nomaskēts. Es jums neieteiktu riņķi atstāt šādu. Pirmkārt, viņš ir slīdīgs. Otrkārt, uz viņa ir virsū dažādi cipari un burti. Un, diez cik estētiski tas neizskatās. Un viņus var nodabūt, griežot nost ar nazīti, plānā kārtiņā. Bet tas ir ļoti laikietilpīgs process. Un tad jau vairs nav gluži apaļš, perfekti apaļš riņķis caurule. Un, ja jūs viņus, teiksim, slīpējat ar smilšpapīru nost, tad jūs zaudējat arī šo te sarkano krāsu, paliek tāda plūksnaina virsma. Tāpēc es ieteiktu riņķi aplīmēt ar izolācijas lentu, manā gadījumā melnu. No tā jūs riņķis var tikai iegūt, jo pirmkārt viņš paliks mazāk slīdīgāks, un priekš jums tas ir labi, tāpēc, ka ar mazāk slīdīgu riņķi ir vieglāk strādāt, jo viņam ir lielāka saķere ar jūsu ķermeni. Un otrkārt viņš paliks drusciņ smagāks, kas arī ir labi, jo ar smagāku riņķi ir vieglāk strādāt. Un tā, līdz viss riņķis būs aplīmēts. Un mūsu riņķis ir gatavs. Ļoti bieži tiek aplīmēti pilnīgi jauni riņķi tieši tāpēc, ka viņi ir pārāk slīdīgi. Un viņus aplīmē šādā te veidā.
tātad izolācijas lente ir stiepjama, un jums ir rūpīgi jāseko līdzi tam, lai šīs te slīpums saglabājas vienāds visa riņķa garumā. Un jāskatās arī, lai būtu vienādas šīs te starpas. Tas ir diezgan laikietilpīgs process. Riņķus var ne tikai aplīmēt, viņus var arī krāsot. Kā tas ir izdarīts gadījumā ar šo riņķi, viņš ir nokrāsots ar glitera krāsu. Jau pats nosaukums saka, ka šī krāsa ir ar spīdumiņiem. Nopērkamas viņas ir šādos te iepakojumos. Uz vienu šādu riņķi viņš tika krāsots 2 kārtās, aizgāja 4 šādi iepakojumi. Un tajā laikā vēl bija lati, viņa maksā lats 99. Šī krāsa ir pieejama visādos toņos, zilos, zaļos, čirsarkanos, melnos, šajā gadījumā sudraba. Uz riņķa ir luminiscējošā krāsa, kas nozīmē, ka dienā viņš mirguļo, jo viņam ir spīdumiņi. Bet naktī viņš spīd tā kā spīd fosfors, zināmu laiku. Jums ir jārēķinās ar to, ka, ja jūs izvēlaties riņķi krāsot, krāsa uz riņķi diezgan grūti klājas. Viņai ir maza saķere ar plasmasu. Jo otrā kārta klājas jau daudz vieglāk. Un jums ir jāsaprot, ka, ja jūs viņu tikai nokrāsosiet un vairāk neko citu ar viņu neizdarīsiet, tad jums būs tāda problēma, ka viņu griežot uz apģērbu paliek spīdumiņi. Tāpēc šajā gadījumā riņķis ir vēl nolīmēts arī ar skoču. Riņķus var izdekorēt arī izmantojot auduma lentītes, jo salīdzinājumā ar izolācijas lentām auduma lentītēm ir lielāka izvēle gan lentīšu platuma vai šauruma ziņā un arī krāsu ziņā. Te ir redzami 2 piemēri. Abus šos riņķus esmu taisījis es pati. Šīs riņķis iesākumā tika aplīmēts ar melnu izolācijas lentu un izskatījās šādi. Tad tika ņemta šāda te krāsaina lentīte un tika tīta apkārt riņķim. Rūpīgi raugoties, lai šīs te svīdriņas būtu vienādā slīpumā un vienādā attālumā viena no otras. Un kad jūs par to esat pārliecinājies, jūs viņas ar skoča gabaliņiem pieķerat. Šādi jūs izdarat ar visu riņķi. Jau labu gabaliņu iepriekš, pirms pabeigdat, sākot skatīties, kāda jums izveidosies salaiduma vieta. Jums ir jāizvairās no situācijas, kad atstarpe ir ļoti maziņa vai arī pārāk liela. Tāpēc jūs jau laikus pamēģināt aptīt lentīti un vajadzības gadījumā bīdat šīs te svītriņas nedaudz uz priekšu vai atpakaļ. Salaiduma vietu es jums ieteiktu veidot pret riņķa iekšpusi, liekot lentīti vienu otrai virsū, tā lai te šī te salaiduma līnija sanāk uz riņķa iekšpusi. Un, protams, pieķerot viņu ar skoču. Tādā veidā salaiduma vieta, manuprāt, ir mazāk redzama. Kad jūs lentīti esat pieķēris pie riņķa, jūs visu riņķi stingri nolīmējat ar skoču. Gan tāpēc, lai lentīti labāk turētos, gan arī, lai pasargātu to no sasmērēšanās. Un personīgi man liekas, ka nolīmēts ar skoču riņķis ir spīdīgāks. Šīs riņķis iesākumā pilnībā tika nolīmēts ar pelēku izolācijas lentu. Un tad tika ņemta šāda te gaismu atstarojuša auduma lentīte, kuru es sagriezu gabaliņos, kurus pirms tam nomēra. Tātad skatoties, lai viņi iet apkārt riņķim un nedaudz ar rezervīti.
pa virsu. Un pēc viena šāda gabaliņa es nomērīju visus pārējos gabaliņus. Tad jūs ņemat gabaliņu un pieķerat vienu viņa galu pie riņķa. Šādi te. Un pēc tam to pašu izdarāt arī ar otru viņa galu. Šādi. Un arī šajā gadījumā es jums šo te salaidumu vietu ieteiktu taisīt uz riņķa iekšpusi. Un šādi jūs izdarat tādos atstatumos, kā jūs vēlaties, ar visu riņķi. Kad jūs to esat izdarījis, jūs visu riņķi stingri nolīmējat ar skoču. Līdzīgi kā iepriekš, gan lai lentīte labāk turētos, gan lai pasargātu viņu no sasmērēšanās. Un personīgi man liekas, ka aplīmēt ar skoču šī lentīte gaismu atstaro vairāk. Es esmu izvēlējusies darboties ar vienu lentīti, bet jūs varat izvēlēties divas vai pat vairākas, un tad jūsu riņķis varētu izskatīties apmēram šādi. Protams, otru lentīti jūs pieķerat pēc tam, kad jūs esat pieķēris pirmo lentīti un pirms jūs esat nolīmējis visu riņķi ar skoču. Es esmu izvēlējusies vienkrāsainu lentīti, bet jūs varat izvēlēties arī lentīti ar rakstu, un tad jūsu riņķis varētu izskatīties apmēram šādi. Noteikti eksistē vēl daudz un dažādi veidi, kā jūs varat izmainīt savu riņķa dizainu. Jums vienkārši jāļauj vaļa savai fantāzijai. Paldies par uzmanību un lai jums veicas, izgatavojot pašām savus riņķus vai arī vienkārši izmainot veikalā nopērkamo riņķu dizainu.